brīnišķīgajā vietā, lai klausītos un pabūtu kopā ar brīnišķīgu notikumu. Kopju mūzika, es jau šobrīd esmu pilnīgi pārliecināts, tas ir patiešām kaut kas dievīgs un kaut kas brīnišķīgs. Koncerts Kopju dziesmu Latvijai Saules dārzā. Tāds dots nosaukums šim vakaram, šai mūsu pēcpusdienai. Un kā jau novembra šī tumšā rudens mēneša, kaut gan šogad jāsaka, nav nemaz tik briesmīgs kā citus gadus. Mums tomēr iekšējā sajūta ir, ka šis ir mūsu svētku mēnesis. Un, protams, ka tuvojas Latvijas dzimšanas diena, un šis koncerts ir neapšaubāmā saistībā ar Latvijas proklamēšanas 97. gadu dienu. Tā kā lai šis koncerts ir kā sveiciens jums visiem muziķiem, pašiem sev, ne tikai kā muzikas baudījums, bet arī kā sveiciens mūsu valstī dzimšanas dienā. Pirms dažām stundām šajā pašā zālē izskanēja jauno Rīgas koplētāju ansambļa koncerts, kam bija dots nosaukums Rīta gaismā. Tas simboliski attēloja, ka arī viņa koplētāju karjerā vēl ir kāds spirits un dzīvespriecīgs rīts, tāpat kā arī mūsu Latvijas valstī no 97 gadu piekritlis ir priekš valsts, tas šķiet ir pats rīts, un mēs, protams, vēlam, lai šie gadu skaitļi ietu ļoti, ļoti lielā tālumā. Tagad mēs tiekamies koncertā arī ar simbolisku nosaukumu Saules dārzā. Tuvāko stundu laikā mēs klausīsimies koplētāju ansambļus, kuru jau gadiem krātā pieredze un koklas spēles meistarība ļauj pavisam droši apgalvot, ka viņi ir sasnieguši un atrodas tūši instrumentu spēles pašām virsotnēm. Un virsotnes, kā mēs labi zinām, ir, protams, ļoti jaukas, skaistas un saules starp apspīdētas. Ar gaišām un saulainām domām, lai tad arī katra koklas melodijas veids mūsu valstu un arī mūsu visus šajos svētkos, un tieši tāpēc līksmi un saulaini un svinīgi mēs esam aicināti atklāt šo koncertu ar Rīgas kultūras un atpūtas centra Imanta koplētāju ansambli Raksti, kas mums atskaņos Ievas Šablauskas Saules deju un Līgas Ančevskas kompozīciju Sapņu dārs.